Lūk, izstāstīšu jums, kā uztaisīt pavisam vienkāršu tādu gaismas reklāmiņu, gaismas kastīti. Var izmantot bezmaksas programmatūru, ko var apgūt pāris minūšu laikā. Un, nekā sarežģīta tur nav, vienāds sakot, parādīšu jums, cik tas viss ir vienkārši un tā tehnoloģiski izdarāms. Te galvenais tātad iegūt kontūru, ja, un sabiezinājumu kontūrai. Viena kontūra, otra kontūra. Tātad, kur būs tai gaismas kastītei biezums. Un tālāk izveidota ir tāda iekšējā kontūra, ar ko tai gaismas kastei griezt tukšumu. Un tad ir vēl viena kontūra priekšējai plaknei, laikam, tā tur bija. Un tad ir vēl viena kontūra aizmugurējai plaknei, jo aizmugurējā plakne ir tāda, kas apvieno vairākus burtiņus kopā, ja. Tad kontūra tāda, kontūra šitāda, vienāds sakot, vairākas kontūras. Un tad tās visas kontūras var iemest iekšā jau 3D programmā un pievilkt viņām biezumu. Pasaulē labākā 3D programma ir šī te Tinkercad.com. Viņi darbojās online. Un tur var iesaukt iekšā tās kontūras, kas mums te bija sataisītas, un no katras kontūras uztaisīt kaut kādu vajadzīgu detaļiņu. Šitā mums ir ārējā kontūra, šitā ir plakne, jā, te ir vēl viena ārējā kontūra, tā, šitas ir griezējs, ar ko izgriež tukšu vidiņu. Tālāk šitien ir apakšējā daļa, laikam, te ir, kur apakšā aizmugurīte, tā kā tāds vāciņš nāks, jo viņam ir kantīte tāda, forša kantīte, jā, lai viņš iespraustos tā aizmugurīte smuki iekšā, tā baigi korekti un skaisti. Lūk, tāds tas piņģerots ir, šitāds te piņģerots, šeit ir drusciņ bardaks, bet idejiski, jā, tātad sastāv no vairākām vienkāršām daļām sastāv. Katrai daļai mēs varam paņemt hops un cik viņam milimetri, redzi, 12 milimetri, 30 milimetri, stiept, cik viņu resnu vajag to daļu, vai atstāt 0,8 milimetri, vai tam līdzīgi. Lūk, tālāk ir šitas softs saucās, kā viņš tur saucās, Bambu Lab, tas studija vai kaut kā tā, un šitien te ir, tas burtiņš, viena daļa no tās visas gaismas kastītes, jo tais viņu pa daļām. Un attiecīgi tad daļai ir uztaisītas melnas sieniņas, savukārt šitien te var redzēt, ir caurspīdīgie slāņi un matējumam baltais slānis uzlikts. Baltais slānis gaismas izlīdzināšanai. Un tad attiecīgi saregulē iestatījumus un lai viņš printējās burtiņš. Jā, te var redzēt arī to sistēmu, ka te ir, aizmugurē divi biezumi. Šitien te ir tāds, tā kā, no šeienes var labāk redzēt tāds savienojums, kas savieno burtiņus, tāds tā kā kabeļu kanāls pa šito te laukumu. Iet kabeļu kanāls, šitien te ir brīvi burtiņi. Tāds savienojušies elements. Un šitien te kaut kur bija trešā daļa, apakša numur 3. Šitien laikam, kur nāk, kur ir burtiņš, kur ir viņam vāciņš aizmugurējais, kurš spraudīsies burtiņš ciet ar šito vāciņu. Lūk, tāda diezgan vienkārša sistēma, bet kaut kādu brīdi jāsagatavo tās detaļas, jāizdrukā kaut kādi 6 vismaz vai pat 7 neveiksmīgi drukājumi, kamēr pieregulē iestatījumus, tā lai viņi nesavērpjās drukājot, lai nekrīt no plāksnes, lai nav vēl kaut kādas ķibeles, lai nav gļuki visādi. Jāsaregulē, un tad pēc 7. neveiksmīgā mēģinājuma var drukāt jau diezgan automātiski vien pēc otra visus vajadzīgos drukājumus. Jau uztais tā caps, un gatavs, un lai stāv, kamēr uzpļakās bišķīt līmi virsū. Lūkumā šitā te skaistā munčekļu vajadzētu izveidoties smukai gaismas kastītei. Šitās te ledenes kaut kādā mistiskā veidā jāiemāna te iekšā.
lai viņas spīdētu. Un jāpiestiprina pie maliņām. Šitien te pie maliņām stiprināšu, čik, pa visu perimetru. Pie maliņām jāpiestiprina ar karstlīmes palīdzību. Šitā te jāieloc iekšā smuki, lai viņas te iet, izlocās visur šitien te, visur ņegu. Nu, lēnītēm virzās uz progresu uz priekšu. Taisnā līnija, tā jau viegli iet. Pēc tam šitais sazarojums, tāds pintiķīgāks ir. Tad burti tie vieglāki un tad atkal sazarojums, kurš sarežģītāks. Nu, lūk, tādi tie stādi. Nu, redz, kur pirms to visu aiztais ciet, ir ieskats nedaudz, kā izskatās iekšpusē. Tāds pumpainais pumpurmiķeli pumpinieks sanāca. Pumpainā reklāma. Te iekšā diodītes, divās rindās, tāpēc, ka sarkanajam spektram intensitāte diezgan zema ir. Un, lai nebūtu pārāk blāva, tā štele divās rindās. Nu, šeit vienā rindā, jo šeit ir ļoti tuvu kopā pretī viena otrai. Tur pietiek vienu rindu. Nu, karstlīmīte. Karstlīmīte vajadzīga. Galvenais ir karstlīme. Lodāmurs noder arī. Un. Jā, izolācijas lente. Nu, kā parasti viss ir ar tādiem vāciņiem. Aiztaisīsim visu ciet. Un līmīti bišķiņi. Un ciet būs tā štele. Vāciņi. Hops vaļā. Hops ciet. No. Un maziņš spīdīgs štruntiņš. Izprintēts plāns. Un superīgs. Būs jālīmē klāt. Šitien te šuvītes aizmetināju ar karstlīmu ciet. No, bagažniekā iekšā ir tā štele.